pasaules reitingā, viņš ir Eiropas reitingā topā. Viņam ir aiz muguras 12 cīņas, 11 uzvaras, 1 zaudējums, vienīgais zaudējums jau pieminētā Rising FF līgā pret Šomu Šibesai, bijušo džudistu, toplīgas džudistu Japānu. Es nezinu, viņš olimpiādē nestartē, bet viņš ir startējis topā un topu līgās un topu sacensībās džudiņā un arī MMA, ap citu Šibesai arī startējis bija Bellatorā. Un ko Rikards Biģis vienmēr ātri, viss cenšas, viņš nežēlo savus pretinieks, viņam ir ļoti spēcīgs sitiens ar kājām. Viņš vienmēr iet, viņš tādā stilā, izskatās, ka Aličs jau ir satraumēts. Aličs jau ir veterāns, un šeit, ja iepriekšējā cīņā Aličs kaut ko varēja pret Biģi pirms 5 gadiem izdarīt, tad redzam šajā cīņā bez variantiem. Ļoti ātrs nakauts. Bet izskatās, ka Aličam ir izlaist vairāk sitienu, mediķa palīdzība nepieciešama. Kā jau teicu, Biģis sit spēcīgi. Viņš nekad nav žēlojis savus pretinieks, esmu, manuprāt, visas viņu cīņas redzējis. Rīha ir regulārs sparring partners, viņš kopā trenējas ar sparrings aizved ar Oļegu Emiliānovu, ar Arturu Skabarnieku, ar Hasanu Mežīju. Šie ir visi mūsu šā brīža vadošie smagsvari MMA. Starp citu, Hasanam Mežījum arī līgums ir ar Rising FF. Viņš ir arī otrais sportists, kurš nonāca Rising FF-ā un drīzumā gaida savu atgriešanos uz šīs lielās Japānas skatuves. Visās kādam tomēr viss ir kārtībā. Tausta galvā viss ir kārtībā, nav kāda bukta, kā savulaik evangelistam Santosam cīņā ar Michael Page. Toreiz, atceramies, Page iesita bukti. Evangelists Santos pierē. Un cerams, ka būtu trīsreiz jānospļauj, cerams, ka visi šobrīd labi. Rikards Biģis iegūst arī titulu.